Sveiki! Man ir liels prieks redzēt tik daudz cilvēku, kuri ir atnākuši uz anonīmo insektu cietušo klubiņu. Vai kāds nevēlētos padalīties ar savu pieredzi ar kukaiņiem? Nebaidieties, mēs nesmiesimies. Nāciet, lūdzu. Sveiki! Man ir grūti dalīties ar šo stāstu, bet, kā man iedrošināja, visi man sapratīs. Manas bērnības traumas iemesls ir insekti. Kādreiz, kad es biju maziņa, es piedalījos dziedāšanas konkursā Cālis. Tas bija ļoti laba. Es domāju, ka es uzvarēšu. Es to varēju redzēt žūrijas sejā, bet pēdējā notī, kā es dziedāju, manā kaklā ieskrēja dundurs. Un tādēļ es zaudēju. Un vienmēr, kad es dziedu un kad ieraugu kādu kukaini, es atceros šo dienu. Es nevaru aizmirst savu zaudējumu. Šausmīgs stāsts. Paldies. Vai kāds vēl nevēlas padalīties? Lūdzu. Jā. Nāciet, droši. Paldies. Labdien, mani sauc Jāzeps, es esmu pensionārs. Es dzīvoju nelielā lauku mājiņā, un man ir šausmīgs dzīves stāsts. Man ir bijuši 4 suņi, un 2 no tiem nomira no šo te grauzēju izraisītas trakumsērgas. Gan es, gan mani kaimiņi, mums visiem ļoti traucē kukaiņi, grauzēji, dzirnekļi. Un tas ir ļoti šausmīgi. Man visur ir rodu kodumi pie tam vēl. Un jā, tā ir mana problēma. Paldies. Jā, izklausās briesmīgi. Varbūt ir vēl kāds? Jā, lūdzu. Un kāda būtu jūsu problēma? Labdien! Neesmu radusi runāt publikas priekšā, bet mani sauc Valērija, un esmu no Latvijas Nacionālās operas baletdejotāja. Ir grūti, jo balets nav viegls, un tas jau tā ir sirdi plosoši dejot un viss. Un ir situācijas, es nezinu, vai jūs spēsiet tam noticēt, bet kad mēs piemēram, griežot pirueti, un tu griezies, un tad pēkšņi ielido mušu sejā. Tas ir trausmīgi, un sirdi plosoši. Paldies! Es esmu šodien ļoti laimīgs, jo uz Aids klubu ir atnākuši 3 eksperti. Pētot 2014. gada visvairāk sastopamo kaitēkļu statistiku, visbiežāk sastopamies ar mušu, odu, dunduru, maivaboļu, ērču, sienāžu, spāru un blusu izraisītajām problēmām. Mēs savas jomas eksperti esam atraduši ģeniālu un oriģinālu risinājumu būvniecības materiālam Rigafly, kas ir nekaitīgs cilvēkiem, lāčiem, lidvāverēm un pat ziloņiem, un iespējams ir viņu visu dzīves problēmu risinājums. Īpašā tehnoloģija, kas ir iestrādāta 2 saplākšanos, izdala ultraskaņu, kas ir nepatīkama visiem insektiem un lielākiem dzīvniekiem, kā arī kamieļiem. Rigafly var jūsu mājokli padarīt daudz tīkamāku, tikai pāris mirkļos. Rigafly ir pieejams visos jums tīkamos izmēros un lieliski iederēsies jūsu interjerā. Šo produktu var ievietot dzīvokļos, privātmājās, mazmājiņās, vasarnīcās, laukumājās un pat mašīnās. Un arī lidmašīnās un kosmosa kuģos un zemūdenēs.
Saplāksnis Riga Fly palīdzēs jebkurā situācijā pret insektiem. Liels paldies ekspertiem. Varbūt cietušajiem ir kādi jautājumi. Vai šī ultraskaņa netraucēs manām balss tembram un nesabojās manu balsi? Nē. Vai šis kaitēs mājdzīvniekiem? Nē. Vai tas traucēs izpaust man dejas vēlmi un izjūtu? Man liekas, es te aizmirstu pateikt nē. Tas nu gan ir labs projekts. Riga Fly? Riga Fly! Riga Fly! I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly.